Labvakar! Vai jūs mani labi dzirdat? Ja labi dzirdat, ierakstiet čatā krustiņus. Lieliski, pirmie krustiņi ir. Tas nozīmē, ka jūs mani dzirdat labi, un mēs varam sākt šī vakara sarunu. Vispirms stādīšos priekšā, mans vārds ir Ginta, un šovakar mans uzdevums īstenībā ir pavisam īss. Man ir jāiepazīstina jūs ar cilvēku, kurš patiesībā būs ar jums šo nepilno stundu, un jūs noteikti šī vakara garumā noteikti uzzināsiet kaut ko priekš sevis jaunu, kaut ko ļoti interesantu un kaut ko tādu, kas jums dzīvē palīdzēs. Kas attiecas uz mani, tad jau 12 gadus es sadarbojos ar tādu kompāniju, kuras nosaukums ir Vision, kuras virtuālajā telpā jūs šobrīd arī atrodaties. Un varu teikt tikai vienu, ka pateicoties tam, kad ir šāda kompānija un kad es esmu izdarījis šo izvēli, man dzīve ir mainījusies daudzajādā ziņā, bet pirmkārt es esmu palīdzējusi sev, esmu palīdzējusi savai ģimenei, palīdzējusi, es ticu, kā arī daudziem citiem cilvēkiem, labāk saprast sevi, labāk saprast savu ķermeni, labāk saprast savu veselību un saprast to, kas ir vajadzīgs, lai šī veselība saglabātos ilgus gadus. Un par cik es jūs šodien varu apsveikt arī ar to, ka nu jau ir sācies pavasars pa īstam, tad pavasarim ir savi noteikumi, un pavasarī notiek interesantas lietas, daba mostās, cilvēki paliek arvien enerģiskāki un grib iziet dzīvē, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šajā dzīvē mēs izietu skaisti, skaistas, veselīgi, pilna enerģijas un ar ļoti labu imunitāti, lai nebūtu šajā laikā jāslimo. Un, protams, mums ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kas mums atrodas blakus, visi būtu veseli, lai mūsu mīļie varētu baudīt pavasari un ieiet vasarā. Un tieši tāpēc arī, lai tā notiktu, ir kompānija Vision, ir kompānijas Vision brīnišķīgie produkti. Šī kompānija tirgu ir jau 20 gadus, un droši vien tieši tāpēc viņi arī ir 20 gadus, ka tā produkcija, ko tā piedāvā cilvēkiem, ir cilvēkiem vajadzīga un dod lieliskus rezultātus, jo piekritīsiet, ja mums nebūs labi rezultāti, ja mums nebūs vajadzīgs šis produkts tādā gadījumā, diez vai kompānija varētu arī 20 gadus pastāvēt. Ļoti plašs produkcijas klāsts, lai arī viss sākās tikai ar 8 uzturbagātinātāju burciņām, tad šodien tas jau ir aptver faktiski visas jomas, kas ir saistītas ar veselību, daudz un dažādas produkcijas, viss tā ir domāta tam, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi. Jo bieži vien mēs runājam par dzīves ilgumu iespējams medicīna arī mums kaut kādā veidā palīdz pastiept, tai pašā laikā ir jau ļoti svarīgi, lai to dzīvi mēs nodzīvotu kvalitatīvi. Pie veselā saprāta, ar veseliem orgāniem, nu un tātad kā laimīgi cilvēki. Un tāpēc gribu pievērst nelielu uzmanību tam, ka tajā mirklī, kad es, pieņemsim, izvēlos savai ģimenei kaut ko, ko es viņiem došu, ar ko es viņus barošu un ko es viņiem celšu galdā, es ļoti nopietni sekoju tam, lai būtu, šī produkcija būtu augstas kvalitātes. Un šajā gadījumā mēs runājam par augstas kvalitātes produkciju, ko apliecina visaugstākie standarti, tas ir GMP standarts, tas ir tātad GMP augstākais zāļu ražošanas standarts, kas principā mūsu produkcijai, kas attiec uz veselības profilaks, varbūt arī nebūtu vajadzīgs, bet mums tāds ir. Ir ļoti daudz un dažādi ekostandarti, tātad viss iespējamais, lai mēs justos droši. Un, protams, savas priekšrocības, kas ir visai mūsu produkcijai, tātad tie 100% dabas produkti. Mums ir viens no spēcīgākajiem ražotājiem, varētu pat teikt, spēcīgākais Eiropā, tā ir Arkofarm, tas ir mūsu sadarbības partners. Mums ir lieliska virtuālā laboratorija šobrīd, kas apvieno zinātnieks no visas pasaules, nopietnus zinātniekus un vāc jaunākos zinātniskos pētījumus no visas pasaules, lai radītu to produkciju, kas būs ne tikai konkurētspējīga, bet arī līderis tirgu.
Tās ir augstākās tehnoloģijas, kas palīdz mūsu produktiem būt ļoti efektīviem un dot rezultātus mums. Tā ir sadarbība ar Pasaules veselības organizāciju, kas arī ir liels sasniegums no kompānijas puses. Tie ir klīniskie pētījumi, metodiskās rekomendācijas no mediķiem, tātad arī mediķi iesaka mūsu produkciju. Protams, kā jau teicu, tā ir certifikācija un, protams, cilvēku veselības rezultāti. Es domāju, ka pasākuma noslēgumā mēs arī par šiem rezultātiem padalīsimies. Tie cilvēki, kas šo produkciju lieto, noteikti gribēs pastāstīt par to, kādus rezultātus viņi ir sasnieguši, lietojot šos produktus. Un tagad, kā jau teicu, mūsu pasākuma galvenais mērķis ir dzirdēt, ko par mūsu produktiem saka Latvijā pazīstama zinātniece, cilvēks, kuru mēs Vīžinā ļoti esam iemīļojuši, kura viedoklī ieklausās ļoti daudz cilvēki un pēc kuras vadītajiem pasākumiem cilvēki daudz labāk izprot to, kas viņiem patiešām ir vajadzīgs, ļoti daudz labāk saprot to, kas tad īsti viņi paši ir, tātad, kas tad ir cilvēks, kas viņam ir vajadzīgs, lai ķermeni uzturētu labā fiziskā formā. Un tātad gribu jums stādīt priekšā medicīnas zinātņu doktoru Lindu Klimāvičus. Lindiņa, un tev vārds. Labvakar! Mīļš, paldies par tik jaukiem vārdiem. Un es jau pati ļoti priecājos, ja es varu parunāt par Livlongu, kas ir pilnīgi un absolūti, tas ir mans mīļākais produkts. Un es saprotu, ka tā kārtība mums varētu būt tāda, ka es teikšu, ka nākošo slaidu, un tad Ginta varētu nomainīt, ja? Droši vien, ka tā to var darīt, ja? Jā, paldies. Nu jā, un tad pirms mēs runājam par Livlonga labumiem, mēs varbūt parunāsim mazliet par to, kur tās problēmas rodas organismā un kāpēc, kas mums būtu jātur kārtībā, kur tā veselība būtu jāuztur. Nu, un par novecošanās procesu, par novecošanās teorijām, ir dažādas tās pieejas, ir dažādas zinātnieku nostājas, bet principā viņās visās ir pārstāvētā doma, ka notiek pārāk liela brīvo radikāļu veidošanās. Nu, visi ir dzirdējuši, ka ir oksidatīvais stress, ka ir brīvie radikāļi. Ja to ir par daudz, tad tas ir slikti. Nu, slikti nozīmē to, ka patiešām notiek ļoti intensīvs bojājums pilnīgi visās šūnas struktūrās, tā ka gan kodolā, piemēram, gan membrānā, gan tajās organelās, kas, piemēram, ražo enerģiju, gan tajās, kas glabā dažādas vielas, gan tajās, kas apstrādā dažādas vielas. Un, ja tas notiek, es tīri loģiski varam saprast, ka ja šis bojājums notiek pilnīgi visās šūnās, tad bojājums notiek arī pilnīgi visos orgānos. Varam iet uz nākošo slaidu. Un vēl uz nākošo. Un nav iespējams nosaukt principā, kuru orgānu vai kas paliktu neskarts no šī brīvo radikāļu bojājuma. Un vēl principā par tādu ideju, ja mēs iedomājamies, kas notiek, kur ir tā problēma vai ko principā, kāpēc novecošanās var izvērsties kā problēma? Tas viss notiek Tas viss notiek pa visu organismu un noreaģē varbūt tā vājākā vieta mūsu organismā. Nu, un tad cilvēkam rodās problēmas ar tādu vai citu orgānu sistēmu. Un tas ir tas, ko viņš jūt, un tad cenšas to ārstēt un vienu pašu tādu izrautu no konteksta, tā sakot, vietu. Bet jāatcerās tā doma, ka tā novecošanās vai atkal pilnīgi pretēji jaunības uzturēšana, viņa notiek visās šūnās, visos orgānos un
visā mūsu organismā kopumā. Nu, lūk, un tad, kas ir antioksidanti? Nu, mēs tā visi diezgan aptuveni, protams, mēs zinām, jā, viņi cīnās pret brīviem radikāļiem, jā, viņi samazinās šo te bojājumu. Nu, mēs viņus varam saukt par brīvo radikāļu savācējiem, tas būs viens mehānisms, varam saukt par antioksidantiem, bet tur ir tā interesantā lieta, ka ir tas vienojošais moments, jā, šis tāds vienoti mēs šo efektu varam nosaukt, bet katram tam antioksidantam būs vēl vesela rinda citu īpašību un būs savas individuālās īpašības, un tāpēc es ieliku šo te bildīt, ka man likās, ka viņa visprecīzāk varētu attēlot to, ka mēs iedodam vienu antioksidantu, un tas punktiņš ar tādiem zariņiem uz visām pusēm, un tas dara savu to darbību kopumu. Mēs iedodam citu, un tas dara savu darbību kopumu. Un rezultātā mēs redzam ļoti plašu un kompleksu ietekmi. Un ejam lūdzu uz nākošo slaidu, kurā, manuprāt, un kur tad ir šī kompleksā ietekme no antioksidantiem redzama un jūtama, tas ir nonākam līdz līvlongam. Un tur ir, kā mēs zinām, vienkārši vēl vienreiz atkārtosim, tur ir asaiju ogu ekstrakts, zaļās tējas ekstrakts, chlorofilīns, amaranta ekstrakts, resveratrols, smilšērkšķi ekstrakts, ubihinols, astaksantīns, likopīns un selenometēnīns. Un es tā ātri gribētu pateikt tās sīkākās labās lietas par katru, varam iet uz nākošo, par katru šo sastāvdaļu. Pilnīgi garu stāstu nevaru pastāstīt, varu īsumā. Asaiju ogas, tas ir brīnums no Amazonas džungļiem, un viņās ir ap 3000 aktīvo vielu, bet no pieredzes spriežot, ja zinātnieki dod kādu ciparu un saka, ka apmēram tā varētu būt, tad tas vēl nenozīmē, ka tur vēl nav vesels plašs klāsts ar varbūt pat vēl vairāk aktīvo vielu. Nu, lūk, un te ir tas dabas brīnums, ko cilvēka prāts nekad nebūs spējīgs aptvert. Nu, mēs nekad nevarēsim iedot šo te kvantitatīvu un kvalitatīvu brīnumaini sastādīto produktu, kur katra no šīm 3000 sastāvdaļiņām viena otru ietekmējot radīs to spēcīgo efektu. Nu, lūk, un tas tiešām ir spēcīgākais zināmais antioksidants, 20 reizes spēcīgāks kā vīnogas, un tā kā tur ir šie te vairākie tūkstoši aktīvo vielu, nav brīnums, ka tur ir pretiekaisuma, imunomodulējoša un pretvēža darbība. Man gribās jau no pirmās sastāvdaļas uzsvērt to, ka par šo vārdu imunomodulējošā. Es laikam, es ne pirmo reizi to saku, bet to ir vērts vienmēr atcerēties, ka no dabas produktiem tur ir tā gudrība, ka efekts būs tāds, kā mums būs vajadzīgs uz imunosistēmu, un nav jābaidās pēkšņi par kādu autoimunosistēmu sāsināšanos, jo ja imunās sistēma būs jāpastiprina, tā pastiprināsies, tur, kur tā būs jāsamazina, tās aktivitāte tiks samazināta. Lūk, un ir reģenerējoša darbība, un uzlabo enerģētisko metabolismu asaiju ogas, un ir diabēta un kardiovaskulārā riska profilaks, un uzlabo muskuļu darbību, un vēl piedāvā, kā ķiršu oga uz kūkas, ir svara regulācija. Tā, mēs varam iet pie nākošā, un resveratrols. Tas ir tas brīnums, kāpēc tiek tik ļoti novērtēts un ir tik daudz publikācijas par sarkanu vīnu. Un šeit ir tik daudz resveratrola, cik ir, piemēram, 20 vīnu pudelēs, tikai bez šī alkohola kaitīgās ietekmes. Nu, un kas tad ir resveratrols? Tas ir flavonoīds un skaidrs, kā antioksidants. Ļoti, ļoti spēcīgs, 50 reizes aktīvāks par E-vitamīnu. Un ir dati, ka pateicoties resveratrolam, mēs varētu iegūt arī ilgāku mūžu.
Un atkal tas pats, kas ar seju jogām, mēs redzam stimulē reģeneratīvos procesus. Un tas nav tāds vārds tāpat vien, tam ir stiprs segums, jo tā darbība šiem dabas produktiem ir ļoti, ļoti plaša. Un es lasīju publikācijā, kurā bija rakstīts, kā tiek aktivizēti reģenerējošie procesi, iedarbojoties uz daudziem punktiem. Nu tā, ja mēs to tagad vienkāršot nosauktu. Tā, nākošais labums veicina kolagēna sintēzi, uzlabo atmiņu, imunomodulators. Tātad atkal vēlreiz uzsvars uz to, ka modulators. Un vēl būs arī labs kardiovaskulāro un neirodeģeneratīvo slimību profilaksē un arī diabēta profilaksē. Zem neirodeģeneratīvo slimību tā sarežģītā vārda slēpjās tās vecuma slimības, tā sakot, kā Alzheimer slimība, Parkinsona slimība, Huntingtona slimība. Tā, mēs varam iet uz nākošo. Kvercetīns. Spēcīgs antioksidants, pretiekais un pret vīrusu, imunomodulējoša darbība. Samazina kardiovaskulārās slimības risku, tā skaitā asinsspiedienu, holesterīna līmeni un stiprina asinsvadu sieniņas. Un te pie šī vārda stiprina asinsvadu sieniņas, tas nozīmē, ka mēs varam vizualizēt vai iedomāties, kur rodas šis risks, ka var veidoties, piemēram, trombi. Ar ko tas viss sākas? Tas sākas ar mazu bojājumu, mazu taurumiņu, vienkāršā valodā asinsvada sieniņā. Un ja šīs mikroplaisiņas un mikrobojājumi neveidosies, tas nozīmē, tur arī nepieķersies un nesāks veidoties, piemēram, trombi un aterosklerotiskās plāksnītes. Un vēl kvercetīns veicina kapilāru reģenerāciju, kas nozīmē to, ka, tātad pirmkārt iedomājamies, asinsvadi ir veseli, tur neveidojas bojājums, un vēl piedevām katrs orgāns tiks labāk apasiņots, jo kapilāru tīkls izveidosies labāks. Un atkal, un tas nav brīnums, nākošais vārds, ko es gribu teikt, veicina audu reģenerāciju. Un vēl ir artrīta profilakse, par aterosklerozi jau es teicu, un ir pretvēža darbība, kas ir absolūti pierādīta jau pa dažiem punktiem konkrēti, bet vēlreiz tā iedomājoties tos dabas produktu, kuram ir ļoti plašs tas darbības spektrs, nekad nevarēs aprakstīt visu to darbību. Tas ir tikai tāds viens piemērs, kādā aprakstīts mehānisms, kādā veidā šī pretvēža darbība tiek sasniegta. Var iet uz nākošo. Amaranta sēklas. Es principā pati pat domājot un runājot pēdējo mēnesi, esmu ļoti iedvesmojusies no amaranta sēklām, tā ka es ne tikai ceru līvlaumu kapsulas, bet arī ēdu amaranta biezpatru. Jo amaranta sēklas, tas ir kaut kas abrīnājums. Viņam ir punkts 1. Augsts olbaltumvielu saturs, bet ar to nepietiek. Tur ir arī tā ir satura ziņā ārkārtīgi dažādas šīs te olbaltumvielas. Un tālāk, amarantās ir skvalēns. Viens labums, kas jau ir ko vērts, tas ir tāds dabisks mitrinātājs, varētu teikt, lai mūsu āda būtu vesela un izskatīga. Bet ar to vēl nepietiek, jo varbūt pat vēl svarīgāka īpašība ir tā, ko ādu mēs redzam, olbaltumvielas varbūt mēs varam sajust momentā, bet fantastiski ir tas, ka skvalēns ir arī nepieciešams holesterola un steroīda hormonu sintēzei un arī vitamīna D sintēzei. Un vārda holesterols šeit nav jābaidās, tāpēc, ka tā mums ir ārkārtīgi nepieciešama viela, un tas gan ir garāks stāsts, bet
tas nav tik viennozīmīgi. Šie visi stāsti par holesterīna līmeņa mazināšanām, tas ir vairāk bizness nekā patiesība. Un, ja mūsu organismā trūks holesterīna, tad būs bojātas membrānas, mums nedarbosies neviena signālu uztvere šūnā normāli. Tas ir viens ļaunums, piemēram, un vēl viens ir tas, ka ļoti liela daļa hormonu neproducēsies. Vienkārši viņiem nebūs no kā sintezēties. Tā, vēl ko amaranta sēklas izdara, ir veicina šūnu apgādi ar skābekli, pretvēža darbība, imunomodulējoša darbība, un tāpat arī ietekmē pie astmas, pie tuberkulozes. Tad vēl tāda maza dāvaniņa, kā novērš agrīnu sirmumu parādīšanos. Piemēram, amaranta produkti pat ir, ja nemaldos, bija Švarckopfa matu dažādos produktos iekļauti. Tā, var iet uz priekšu. Astaksantīns, tas ir tāds apbrīnojums, var uzreiz jau likt uz nākošo slaidu, tas ir tāds apbrīnojums antioksidants, tā man patīk to iepriekšējo bildīt rādīt, jo viņš darbojas gan tajā daļā šūnā, kur šķīst auki, gan tajā daļā šūnā, kur ir ūdenī šķīstošās vielas. Un ko mēs iegūstam, tas ir viena, piemēram, specializācija uz acis veselību, aizsargā acis tīkleni, fotoreceptoras šūnas, un aizsargā ādu, samazina ādas novecošanos un uzlabo muskuļu tonusu. Un samazina metabolo sindromu un uzlabo kognitīvās funkcijas, tas normāliem vārdiem nozīmē prāta spējas un atmiņu, un uzlabo asinsriti un organismu apgādi ar skābekli, un veicina enerģijas ražošanu šūnā un samazina iekaisumu, un uzlabo reproduktīvās spējas vīriešiem. Pilnai laimei vēl. Un vēl par astaksantīnu šeit es gribēju piebilst, es atradu tādu ļoti iespaidīgu publikāciju, kur bija runāts par to, cik milzīgs bezdibenis ir starp sintezētu un dabīgu astaksantīnu. Piemēram, tās trīs lielākās atšķirības ir tās, ko mēs varam iedomāties, ir tikai viens izomers pārstāvēts dabā, viņi ir 3 astaksantīnam. Tad ir tādas ķīmiskas reakcijas, piemēram, esterifikācija, kuras vai notiek, vai nenotiek. Sintezētā nenotiek, bet principā būtu jānotiek, lai tā molekula būtu darboties spējīga. Un trešā lieta no dabīgam astaksantīnam blakus būs vēl arī citi karotenoīdi, tātad arī no šīs pašas grupas līdzīgi darbojošamies vielas, kas atbalstīs un vēl pastiprinās astaksantīna darbību. Tā, ejam uz nākošo. Ubihināls. Tā ir Q10 reducētā forma, stipri vien, maigi sakot, 10 reizes vispār aktīvāk nekā šis te koenzīms Q10. Un kam tas ir vajadzīgs? Ja vienā vārdā, tad enerģijas ražošanai. Tā bildīte, kas ir, tā redzama, tā ir tā organela šūnā, kurā tiek ražota enerģija, un bez kuras neviena šūna normāli nevar dzīvot, un ja tur kaut kas nedarbojas pareizi, tad momentā ieslēdzas šūnas nāves mehānisms, programmēta nāve. Tātad, principā, bez ubihinola šūna vispār nevar izdzīvot, tā ražos vairāk enerģiju, un vēl pilnai laimei, ubihinols pastiprina citu antioksidantu darbību. Tā, ejam uz nākošo. Zaļā tēja. It kā liekas tāda vienkārša un pierasta lieta, bet viņa nemaz jau nav, viņai ir vienkārša, bet brīnumaina un ļoti daudz dodoša tai pašā laikā. Un dažas no šīm labām īpašībām, kas ir zaļai tējai, tas ir stimulē sirdsdarbību, paaugstina asinsspiedienu, bet arī vienmēr jāsaka, šīs dabas vielas, viņas normalizēs šo te asinsspiedienu. Nav jābaidās, ka zaļā tēja varētu paaugstināt jau paaugstinātu. Tā ir tā gudrība, kas ķīmiskiem medikamentiem nav un nebūs sasniedzama. Tālāk izvada lipīdus, uzlabo smadzeņu darbību, aizsargā pret ultravioleto starojumu
un vēl arī aizsargā pret radiāciju. Bet, ja mums šķiet, ka tas jau tāds kaut kas no īpašiem gadījumiem, tas nav īpašs gadījums. Mums tā radiācija ir katru dienu apkārt. Tā, ejam uz priekšu, lūdzu. Chlorofilīns. Tas man ļoti patīk to iedomāties, kā auga asins elementu. Tāpat kā pa mūsu asinsvadiem rit sarkanas asinis, tā pa auga asinsvadiem rit zaļas asinis, un chlorofilīns ir tas, kas viņas rada zaļas. Tā kā, un tur ir ļoti, ļoti liela līdzība, kā jūs redzat, arī starp chlorofilu un hemoglobīnu. Un ko mēs iegūstam no chlorofilīna? Es domāju, ka tā arī ir tikai maza daļiņa, kas ir aprakstīta. Un tas ir enerģijas atjaunošana, protams, antioksidatīvā darbība, imūnsistēmas stimulēšana, aizsargā šūnu DNS, inaktivē vēža šūnas, regulē enzīmu darbību un veicina organisma detoksikāciju. Un pie šiem vārdiem es gribēju teikt, ka arī no nesena gada publikācijām aprakstīt tādu mehānismu, ka chlorofilīns izrādās var piesaistīties vēl mūsu zarnu traktā, kur barība nav uzsūkta, dažādiem audzēju, var sakot, karcinogēniem, kas būtu kā audzēju veidošanos, jeb audzējus izraisošiem faktoriem. Viņš spēj saistīt tātad šos karcinogēnus un neļaut tiem uzsūkties. Tā kā tas slēpjas zem šī vārda veicina organismu detoksikāciju. Tā var iet uz nākošo. Likopīns. Antioksidants, samazina aterosklerozes attīstību, kardiovaskulāro risku, stimulē šūnu reģenerāciju, aizkavē audzēju attīstību. Viens piemērs tikai prostatas audzēju profilakse. Aizsargā un uzlabo smadzeņu darbību, samazina iekaisumu un osteoporozes profilaks arī. Un šeit es vēl gribēju piebilst, ka ir arī tāda dati, ka, piemēram, likopīnu, tātad salīdzina pacientus, viena grupa lieto likopīnu, otra grupa nelieto likopīnu, un izrādījās ne vairāk, ne mazāk kā 50% likopīns bija samazinājis insulta risku. Un es domāju, ka tas ir milzīgs cipars. Tā, varam iet uz nākošo. Selenometionīns. Antioksidants. Aizsargā šūnas DNS. Bet ko tas nozīmē? Varbūt, ka tas vārds DNS skan kaut kā tā ļoti atsvešināti, bet tas nozīmē to, ka neveidosies nepareizas olbaltumvielas, neveidosies mutācijas šūnās, var sakot nepareiza šūna, un tas ļoti sasaucas ar šo nākošo vārdiņiem pretvēža darbība, jo ja DNS normāla darbība tiek stabilizēta, un tieši šāda darbība arī tiek aprakstīta selenometionīnam, tas ir ļoti daudz, un tā ir spēcīga aizsardzība pret vēža šūnu veidošanos mūsu organismā. Un ir tā mazliet biedējoši apzināties, bet tā patiešām ir taisnība tas, ka mums jau katru minūti vai katru sekundi vai kā to teikt, bet tā ir normāla situācija, ka mūsu organismā veidojas vēža šūnas. Un normālā situācijā mums ir mehānismi un ir vielas, kas to neutralizēs, kas atpazīs. Iedegsies, tā sakot, sarkanā spuldzīte, un šī šūna tiks atpazīta, un viņa tiks izvākta no sistēmas. Un viņai neļaus savairoties. Un tā ir mūsu normālā dzīvošanas, veselas dzīves kārtība. Un šiem arī iepriekš minētajiem antioksidantiem, šīm sastāvdaļām, tas brīnums ir tas, ka jūs redzējāt, ka principā pie visiem ir klāta šī īpašība pretvēža darbība. Tas nozīmē, ka mēs varam būt droši, un mums šo pretvēža darbību, viņa nav vajadzīga tikai kaut kad, negribās domāt kad, viņa ir vajadzīga katru dienu. Un manī, piemēram, tas rada tādu drošības sajūtu.
Ko vēl labi selenometionīns dara, tas ir mazina aterosklerozes un menopauzes simptomus, paaugstina potenci, saista un izvada smagos metālus no organisma un vēl nodrošina vairogdziedzeru funkcijas. Es to tā kautrīgi uzrakstīju, bet principā bez selenometionīna normāli vairogdziedzeru hormonu nesintezēsies. Varam iet uz nākošo. Un zināt, es vēl vienu teikumiņu atcerējos vēl pie selenometionīna, ko man gribētos teikt, paldies, uzsverot, ir ļoti svarīgi tas, kādā tajā kompozīcijā un kādā koncentrācijā šie produkti ir izveidoti. Un es ceru, ka mēs visi saprotam, ka pēc iespējas vairāk nenozīmē pēc iespējas labāk. Vajag to pareizo koncentrāciju. Jo, piemēram, selenometionīnam ir tā, ka no 430 mikrogramiem sākas toksiskie efekti. Un tā ir principā tā ir daudzām vielām, ka ir šī no līdz, kur ir ļoti labs efekts, un ar lielāku ir kaut kas jau bīstamāks, vai arī savādāk tas darbosies tieši jau uz smagiem gadījumiem, kā piemēram vēža gadījumiem. Es, piemēram, tā lasīju un domāju, ko es gribu pateikt, ka mūsu Livlongā ir 50 mikrogrami. Tas nozīmē, ka tā ir ļoti droša šī koncentrācija. Un viņa ir, visa šī proporcija ir piemeklēta ārkārtīgi pārdomāti un apdomāti. Tā, lai katra viela varētu izpaust tieši šo savu vēlamo darbību un vēl sinerģiski vienotru ietekmējot. Tā, un tagad gan var iet uz tev pēdējo, tā ka, noslēdzot varbūt pēdējos vārdus par Livlonga šovakar, tā ir ārkārtīgi milzīga aizsardzība. Un tas ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs produkts, tāpēc, ka tur ir šīs 10 apbrīnojami iedarbīgās vielas, kuras tikai, ja mēs nosaucam par antioksidantiem, mēs esam pateikuši varbūt 1/10 daļu par katru, jo katram viņam vēl ir vesels bagātīgs klāsts ar šo darbību. Un vēl es šeit gribētu uzsvērt, ka, piemēram, tā darbības izpaužās, ja mēs gribam maksimālo efektu, ir vajadzīgs laiks. Mēs no vienas puses šo teikumu saprotam, no otras puses, kad ir jāturpina kaut ko lietot, tad tā kā kādreiz aizmirstās. Bet, piemēram, ja par Livlongu runājot, efekts būs vispār protams, ka mēs visi zinām no pirmām dienām, bet, lai no viņa maksimāli iegūtu šo labumu, vajadzīgi ir vairāk mēneši, un tad arī ir maksimālais, ko mēs vispār varam iegūt no šīm sastāvdaļām. Un tad ir šī jaunības uzturēšana pa visu organismu. Man ir pilnīgi žēl iet prom no šī slaida. bet tas nākošais jau nav mazāk efektīvs par kardiodraivu. Tātad, sirds būs spēcīga, būs vesela. Tātad, ko mēs no viņa iegūstam, tas ir normalizē asinsspiedienu. Un atkal uzsvars uz vārdu normalizē. Un šķidrina asinis, vienkāršiem vārdiem runājot, uzlabo cirkulāciju, novērš asinsvadu cieniņu iekaisumu, kas nozīmē, ka aterosklerozes risku samazina, uzlabo asins lipīdu saturu, optimizē sirds muskuļa darbību. 4 vārdi, bet cik daudz viņi izsaka? Tāpēc, ka cilvēki ir gatavi atdot visu, lai tikai sirds normāli darbotos, jo to sasniegt tiem, kas nezina, kas būtu jālieto, ir pavisam neviegli.
un regulē sirdsdarbības ritmu. Arī tie ir tādi 3 vienkārši vārdi, bet tie, kas ir redzējuši vai saviem tuviniekiem, vai es ļoti ceru, ka ne pašiem, aritmijas gadījumus, tie zina, ka principā ir ļoti, nav nekā tāda, kas var palīdzēt un kas nebūtu ārkārtīgi toksisks un ārkārtīgi bīstams. Tā, ejam uz priekšu. Tātad šīs ir vienas no priekšrocībām, un tas skaidrs, ka nav viss, ko var iegūt no kardiodrāva. Tas ir arī izteiktas antioksidantu īpašības, pazeminās cukura līmeni asinīs, labvēlīgi, jeb nomierinoši iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, pātrina vielu maiņu, kas nozīmē ne tikai, varbūt mēs dzirdam šos 2 vārdus, uzreiz momentā iedomājamies, mēs tievēsim. Bet ne tikai tas, vēl ir jādomā par to, ka, ja vilmaiņa norit normāli, mums neveidosies arī toksiskie produkti. Attīra organismu un aizsargā aknes, uzlabo gremošanu, stiprina imūnsistēmu. Ļoti bagātīgs klāsts. Un tad varam iet uz nākamo. Un kāpēc tas tā veidojās? Tāpēc, ka vispirms, var sakot, kardiodrāvā ir ūdenī šķīstošās vielas, un es gribu teikt tā, ir ūdenī šķīstošie labumi, un ir eļļā šķīstošie labumi. Un tad runājot vispirms par ūdenī šķīstošiem labumiem, tātad zaļā tēja. Mēs jau dažus vārdus par viņu runājām. Bet šeit, kas ir tāda niansīta, ko es gribu uzsvērt, ka ir paaugstināts vienas no šīm te aktīvā viela, ar ko mēs gribam izmantot, daudz ko gribam izmantot, bet piemēram šo te epigallokatehīnu no zaļās tējas, un šis saturs ir paaugstināts. Savukārt kofeīna saturs ir samazināts, jo, ja mēs, piemēram, vienkārši gribētu tagad graustu zaļo tēju, jo, lai kamēr iegūtu šos te 35 mg no epigallokatehīna, tur jau sirds pa muti lektu laukā no tā, ka būtu par daudz kofeīna. Tā kā tas ir tā ļoti zinātniski pamatoti un smalki uzlabot šis te sastāvs. Skaidrs, ka zaļā tēja, mēs jau pat runājām, aizkavēs brīvo radikāļu veidošanos un pasargās šūnas membrānas no bojājumiem un novērsīs asinsvadu spazmas un mazina koronārās sirds slimības risku. Normāliem vārdiem tas nozīmē stenokardijas lēkmju risku. Tā, tad nākošais ūdenī šķīstošais labums ir vīnogu kauliņa ekstrakts. Tur ir protocianīdi, arī ar ļoti, ļoti augstu saturu, 95%. Un ko var iegūt no tā? Tā ir pretiekaisuma, pretvēža, antioksidantu darbība, diabēta profilakse. Un vēl piedāvām arī, tātad, kāpēc ir diabēta profilakse, tas normalizē glikozes līmeni asinīs. Un vēl vīnogu kauliņos, mēs zinām, ka tur ir resveratrols, un tas pazeminās arteriālo asinsspiedienu, bet es vēlreiz uzsvēršu, šeit es esmu rakstījusi pazeminās, bet tas nekād, tā ir normalizējoša darbība. Ja nevajadzēs pazemināt, nepazeminās. Palielina asinsvadu sieniņu elastīgumu un izturīgumu, pastiprina imūnsistēmas darbību. Tos 3 burtus IFN, un tas ir interferons. Es sev kā kodu nosaukumu esmu ielikusi ar to, ar ko pamatojas šī darbība. Varbūt cīkumās neiegrimšu, bet tas ir tāds spēcīgs mehānisms. Tā, mēs varam iet uz nākošām sastāvdaļām. Un ženšs. Pirmkārt, man pašai, piemēram, ja man būtu vienā vārdā jāsaka, kas ir ženšs, tas ir adaptogēns, normālā valodā, tātad tas, kas palīdz pielāgoties stresam, jeb mainīgiem apstākļiem. Un man ļoti patīk tas teiciens, ka nemainīgs mūsu pasaulē ir tikai tas, ka viss mūžam mainās. Lai mēs šajā pasaulē varētu izdzīvot, mums ir jābūt ar ļoti spēcīgām adaptogēnām īpašībām. Un ženšs to ārkārtīgi palīdz darīt. Un vēl es ar tiešām 3 izsaukuma zīmēm ieliku, jo tā ir šī dabas
gudrība, kura cilvēka prātam pagaidām nav vēl sasniedzama, kā tas tā ir iespējams, ka ženšeņš normalizē asinsspiedienu. Tātad paaugstinātu pazeminās, pazeminātu paaugstinās. Un šeit es gribēju pieminēt, tālāk mēs vēl runāsim arī par vilkābeli, bet atradu pavisam jaunu 17. gada publikāciju. Ja mēs lietojam ženšeņu un vilkābeli, tad izrādās vēl ir papildus labums, āda būs gludāka. Ar vārdu sakot, pret ādas novecošanos pierādīta darbība, samazina grumbiņu veidošanos, mitrina ādu, matu augšanai ir labvēlīgs. Un tās jau tādas skaistuma lietas, bet vēl piedāvām arī ir pretvēža darbība. Tālāk, salvijas lapu ekstrakts. Iegūstam ko? Pretiekaisumu un antioksidantu darbību. Palīdz regulēt glikozes un lipīdu līmeni asinīs. Un apetīti arī. Un ir labvēlīgi ietekme uz smadzeņu darbību. Un par salvijām, piemēram, kas slēpjas zem šiem vārdiem, ir arī publikācijas par to, ka tā ir Alzheimera slimības profilakse. Un uzlabo arī gremošanu kuņģa zarnu traktā. Un tas šeit ir dažas lietas, bet, piemēram, ko es vēl šodien atradu, arī samazina menopauzes simptomus, samazina mutes iekaisumus, samazina diabēta izraisītus atmiņas traucējumus. Un bet paši saprotat, tā ir tikai saraksta viena daļa. Ejam uz nākošo. Biete. Arī kā liekas, kas tad tur tāds no tās bietas, kā ēdams produkts, izrādās no tās bietas ir ļoti daudz labuma. Un uzlabo sirds asins apgādi, tātad, tas ir tas, kas ir normāliem vārdiem zem koronārā asins apgāde. Un tas ir balstīts uz to, ka paplašinās asinsvadu un tātad tiek piegādāta vairāk asiņu. Uzlabo apgādi ar skābekli, enerģijas izmantošanu uzlabo, samazina muskuļu bojājumus un veicina atjaunošanos. Un ir bijuši pētījumi ar sportistiem, piemēram, un tur šie te bietas ekstraktu produkti ir darījuši brīnuma lietas ar muskuļu bojājumu novēršanu, muskuļu tonusu, muskuļu spēku darbību. Tas ir kaut kas, kas tā kā lieki netiek runāts, man liekas, pietiekoši plaši. Un vēl bietas ekstrakts pazemina paaugstinātu asinsspiedienu. Un atkal uzsvars uz paaugstinātu. Tad ir tāda eksotiska lieta kā arģunas mizas ekstrakts, un no tā kāds labums paplašina asinsvadu, stiprina asinsvadu sieniņas, par to mēs jau runājam, tātad tur neveidosies mikro vai makro bojājumi, un antitrombocitāra darbība, tie vārdi viņi ir absolūti loģiski. Ja neveidojas bojājums asinsvadu sieniņā, tātad tur nav kam nesalips trombocīti, neveidosies fibrīna tīkls, neveidosies trombi. Un vēl arģunas mizas ekstrakts stimulē sirdsdarbību un samazina stenokardijas lēkmes. Un principā mums ir tuksnesis, ja tiek meklēts kaut kas, kas būtu dzīvei, kas neizraisa nāves risku, tā sakot, un stimulētu sirdsdarbību, un kaut kas iedarbīgs, kas samazinātu stenokardijas lēkmes. Tā, pariet uz nākošo. Melnī pipari. Veicina uzturvielu uzsūkšanos un gremošanas enzīmu izdalīšanos. Un te ir vieta atcerēties, ka šīs visas sastāvdaļas, viņas savā starpā fantastiski labi sadarbojas un viena otru darbību veicina, un melnie pipari ir viens no šiem te apliecinājumiem. Un tā, nākošais ir vilkābeli, ko es jau paspēju pieminēt ženšeņu sakarā, tad atceramies ženšeņš plus vilkābeli ir pierādīts tas, ka veidosies gludāka āda pēc 3 mēnešiem.
Kardiotonizējoša darbība, tas jau ir vēsturiski sen zināms, visi kardiotonizējošie ķīmiskie preparāti ir veidoti izmantojot vai var sakot, studējot šos te vilkābeles efektus. Tikai tas, kas ir izveidots ķīmiski, ir ārkārtīgi dzīvībai bīstamas vielas, jo viņiem ir ļoti maza, to sauc par šo te terapeitisko logu, viņiem viena koncentrācija darbojas, otra nogalina. Tā, un vēl vilkābele, tātad kardiotonizējoša punkts 1, un tas ir fantastiski noderīga īpašība, tad paplašina asinsvads, uzlabo nervu signālu pārnesi, kas arī ir fantastiski noderīga lieta. Tālāk ķiploki. Es kaut kā pati pēdējā laikā esmu ļoti iemīļojis ķiplokus vispār, un tagad vēl padomājot, kas no viņiem labs nāk, ir tas, ka pazemina paaugstinātu asinsspiedienu, tad kā vēl viens tas dabas brīnums, kurš māk nolasīt, ko vajag mūsu organismam. Tad ir antitrombocitāra darbība, normālā valodā neveidojas trombi, un uzlabo sirdsdarbību. Un šeit arī par šo paaugstināto asinsspiedienu samazinājumu, piemēram, bija viens no arī 16. vai 17. gada pētījumiem ar tādiem datiem, ka tur, kur bija normāls asinsspiediens, nebija ietekmes. Tur, kur bija paaugstināts, samazināja. Un tas ir kaut kas, par ko es nevaru pārstāt brīnīties. Tā, ejam uz priekšu. Tauku šķīstošie labumi. Krileļa, tātad tur būs omega-3 taukskābes. Tur būs astaksantīns, par to es tagad vairāk nerunāšu, jo mēs jau izrunājām. Un lindsēkleļa satur svarīgākās nepiesātinātās taukskābes un vēl veselu rindu vitamīnu. Regulē vairodziedzera darbību, normalizē asinsspiedienu, uzsvars uz normalizē, regulē sirds ritmu. Vēl viens brīnums, tātad tas, kas spēj regulēt sirds ritmu, tas ir zelta vērts. Pretīkaisuma un antioksidantu darbība. Tātad, un trešais, taukas šķīstošais brīnumiņš ir koenzīms Q10, arī jau zinām, tātad enerģijas ražošanai. Var iet uz priekšu. Un vēl mums, manuprāt, paliek vitamīni. Tātad vitamīns D3 normalizēja paaugstinātu asinsspiedienu, normalizēja lipīdu sastāvu, ieteicams sirds mazspējas gadījumā veicina imūnsistēmas darbību. Vēl varētu veselu tēmu izvirzīt par to, ka D3 vitamīns ir vajadzīgs arī normālais signālu pārnesējs starp nervu šūnām. Un normālai sarunai mūsu smadzenēs. Tad vēl vitamīns E, antitrombocitāra darbība, skaidrs, ka antioksidants, to mēs visi zinām, uzlabo miokarda atvesļošanos pēc infarkta. Šie vārdi, tas bija 5, precīzi vairs nepateikšu, bet tā apmēram tik gadus atpakaļ bija tik liels skandāls par vitamīnu E, jo skaidrs, ka notiek cīņa starp farmācijas šiem te lielajām kompānijām un gribas teikt, un patiesība un dabas produktiem, jo par šo īpašību, ka uzlabo miokarda atvesļošanās pēc infarkta, mēģināja nomēlnot. Kamēr beigās ir ļoti laba publikācija, kas ir atrodama Linus Paulinga institūta mājaslapā, kur tiek pamatots, ka visa šī nomelnošana balstījās uz sintētiskā vitamīna E darbību. Jā, tas ir riskants, tas pilnīgi otrādi. Var palielināt infarkta, nevis var, bet palielina infarkta risku, un to viņi arī bija pierādījuši. Bet tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, vai tas ir sintezētais vai dabīgais. Tā, tad vitamīns A. Arī skaidrs, mēs zinām, ir antioksidants, aizsargā asinsvadu sieniņas, lipīdus asinīs, nepieciešams dzelzs apritei un nepieciešams imūnsistēmas darbībai.
Tā, tad mēs varam iet uz nākošo. Es tā ātri izskrienot, esmu izgājis cauri visām sastāvdaļām, bet vēl ir svarīgi tas, ka, kur tie visi labumi ir ielikti. Arī tā kapsula ir īpaša. Un tā nodrošina hermetiskumu un aizsardzību pret apkārtējo vidi, pret agresīvu, tā sakot, iekšējo vidi, jo tā mums ir ļoti ar dažādu, piemēram, pH ar dažādām vielām apkārt. Tāpat ir arī, runājot par aizsardzību pret to apkārtējo vidi, tā kapsula ir tāda, ka viņa aizsargā pret gaismu, pret mitrumu un pret spiedienu, bet uzsvars, piemēram, tā tīri, tā vienkārši ņemot pret gaismu, tā ir liela lieta. Tas ne visur tiek ievērots. Un pret oksidāciju, protams, arī ir aizsardzība. Tā, varam iet uz priekšu. Jā. Protams, ka šīm visām sastāvdaļām viņām katrai pašai ir plašs spektrs darbībai, un katra sastāvdaļa ietekmēs labvēlīgi viena otru. Tā sakot, ir šī sinerģiskā darbība, un tad arī būs vesela kardiovaskulārā sistēma, jeb sirds un asinsvadu sistēma, bet man liekas, man ir lieki teikt, ka ne jau tikai sirds un asinsvadu sistēma. Tas jau ir absolūti skaidrs no šīm vielām un uzmetot aci. Un es domāju, ka mēs varam iet uz nākošo slaidu, un ko es gribēju teikt, ka, lai mēs varētu runāt tā, no sirds uz sirdi, tai sirdī ir jābūt dzīvai, un šis reiz ir produkts, kas viņā uzturēs dzīvību, punkts 1, un spēku, un tad mēs varēsim runāt tā, kā mēs gribam. No sirds uz sirdi. Tā, paldies! Paldies, Lindiņa, par lielisko informāciju. Es klausos katru reizi, kā es klausos. Tevis jau par Livlonu un par kardiodraivu esmu dzirdējis vairākas reizes, bet es nebeidzu brīnīties, ka izrādās, ka ir vēl kaut kas jauns, un šis produkts, un tu nekad laikam nebeigsiet pārsteigt. Un, protams, kad, kā jau es sākumā teicu, visbrīnišķīgākais ir tas, ka no šos produktus lietojot, mēs patiešām saņemam lieliskus rezultātus, un tāpēc arī pieņemsim, es pati lietoju kardiodraivu, es pati lietoju Livlonu, mani vecāki lieto, tētis un mamma, un par cik visiem mums ir gan insulta, gan infarkta riski, un sirds asinsvadu visādas iedzimtās kaitas. Es domāju, ka tas ir vēl būtiskāk, ka mēs laicīgi parūpējamies par to, lai mūs patiešām šīs slimības nenoķertu. Un varu pateikt vienu rezultātu no saviem klientiem. Ir viens vīrs, ļoti liela auguma tāds, kuram ārsti bija izrakstījuši, ja nemaldos pēc šuntēšanas, viņam bija 5 vai 6 dažādi medikamenti, un viņš sūdzējās par to, ka viņam ir slikta dūša, viņam reibst galva, asinsspiedienu viņš var nosist tikai ar ļoti spēcīgām zālēm. Un, cilvēks bija piekusis no tā, ka viņam ir jāiet tik daudz zāles un ka faktiski darbā iet viņš nevar. Un sarunājam, kad viņš šo kardiodraivu izmēģinās, viņš sāka to lietot un burtiski jau pēc kaut kādām 2 nedēļām viņš saka, ka viņš ir pašocīgi paņēmis un nometis nost medikamentus, ko gan es teicu, ka tā darīt nedrīkst un faktiski tas būtu jādara pakāpeniski. Bet tātad cilvēks tad kaut kādu jau 8. mēnesi ēd kardiodraivu, asinsspiediens ir normāls, tātad nekādas problēmas nav un cilvēks iet darbā. Tā kā es domāju, ka šie rezultāti runā paši par sevi. Un tad es gribētu pajautāt, vai vēl kādam no šeit klātesošajiem ir kāds rezultāts, ar ko viņš grib padalīties, jo es domāju, ka tas mums katram ir svarīgi savējie, bet ļoti gribās dzirdēt, ka arī pārējiem cilvēkiem ir kādi rezultāti. Lūdzu, paņemiet paši mikrofonu un pastāstiet. Labvakar, mani sauc Zines, un Livlons arī ir mans viens
tas, ko es domāju, kāro katra sieviete, tā ir skaista āda, glūda āda, samtaina āda, tas jau bija pirmajā mēnesī. Tad arī nekārojās saldumi, un man liekas, tas bija kaut kāds 2., 3. mēnesis, kad es jūtu un redzēju, ka samazinās apmēri, un es kļūstu vieglāka, un svars liekais aiziet, kura nemaz tik daudz arī nav šī liekā svara, tā kā ļoti, ļoti vērtīgs produkts. Un savukārt es zinu, ka manām klientēm pazuda Livlonu lietojot kārpiņas, dzimumzīmītes nesmukās, dažādi tādi veidojumi, kuriem uz mūsu ādas jābūt nebūt. Tas par Livlonu, paldies! Labvakar! Mani sauc Austra, un es Viziona produktus lietoju jau no 2004. gada. Un tad kādreiz, kad iesāku tos lietot, vajadzēja diezgan daudz buļģiņas lietot, lai sasniegtu ātrāku rezultātu un efektu. Man vajadzēja asinsspiedienu noregulēt, man vajadzēja kaulu problēmas atrisināt. Bet tagad noklausoties, ne tikai noklausoties, bet pašai arī lietojot Livlonu, tas tiek sasniegts daudz ātrāk, daudz efektīvāk, jo Livlona produktam ir daudz vēl citu īpašību klāt. Un to var izdarīt ar 2 kapsuliņām dienā, palietojot vairākus mēnešus. Un tā kā es visiem iesaku to pamēģināt. Un tāpat arī kardiodrivs. Arī tas ir produkts, kas man ir ļoti mīļš un ko es iesaku visiem pamēģināt, kam ir kādas problēmas risināmas. Paldies! Labvakar! Mani sauc Lilita, un es jau 20 gadus lietoju kompānijas Vision produktus, un, protams, arī abus šos lieliskos produktus lietoju. Bet es gribētu jums pateikt tādus rezultātus. Man ir 3 klientes, kurām ir vairāk kā 80 gadi, un viņas ļoti atzinīgi atsaucās par kardiodrivu. Un ļoti rūpējās, lai tā kardiodriva nekad netrūktu. Tā kā, ziniet, ja cilvēki ir jau tādos gados atsakās no citām zālēm un tikai kardiodrivu pieprasa, tad laikam jau viņi īsti izjūt, cik brīnišķīgi šis produkts strādā un atzīst šo produktu ļoti augstu novērtē. Tā kā iesakiet tos arī ne tikai jauniem cilvēkiem, kuriem noteikti tas ir vajadzīgs, jo Latvijā sirds asinsvadu slimības tās ir viens no visizplatītākajām, bet īpaši jau pēc 50 gadiem to visi jūt, tad arī tādiem cilvēkiem, kuriem jau ir kāds kārtīgs vecums, arī lieliski noder. Paldies par uzmanību! Vakar. Sveiciens visām, un es arī varu klausīties Lindā, un katru reizi dzirdu kaut ko jaunu. Bet es gribu padalīties arī ar savu rezultātu, jo tieši lietojot kardiodrivu, mana atzīme, kuras iegūstu ar Viprofes, ar mūsu testa aparātu, uzlabojās, jo tieši sirds asinsvadu sistēma tā ir tā, kura vislēnāk mainās, jo tā ir pietiekami plaša un aptver visu organismu. Mēs bieži vien nevaram uzminēt, kas tieši, kurā vietā ir kaut kāda problēma. Tad kardiodrivs tiešām strādā uz visu organismu, un tā atzīme momentāli no 3 pārvērtās pa 4 un 5. Tā kā vēl ir ļoti labs rezultāts vienai manai klientei. Viņa bija ar ļoti, ļoti zemu asinsspiedienu. Dēļ tā asinsspiediena viņa nevarēja piecelties vairs, un viņa arī vairāk par 70 gadiem, un viņa jutās ļoti, ļoti tāda vāja. Un tad, lietojot kardiodrivu 1 mēnesi, viņa jau spēja staigāt, piecelties un brauca pēc tam ekskursijā uz Eiropu, kur jāpavada autobusā ilgs laiks. Un viņa teica, viņa nekad nav jutusies tik labi, kā viņa jūtās tagad ar kardiodrivu. Tā kā tas ir pamats, es tā uzskatu, visos gadījumos.
Paldies! Es saprotu, ka šovakar mums vakars ir beidzies, pulkstenis ir 9. Visiem laiks gulēt, jo tāpēc, ka miegs ir ļoti svarīgs mūsu organisma atjaunošanai, tīpaši sievietēm pēc gadiem 40. Un tāpēc saldu jums miegu un skaistu pavasari, enerģijas pilnu. Un atcerieties to, ka kompānija Vision vienmēr palīdzēs jums jūsu veselības pasargāšanā un ne tikai veselības. Tātad uz nākošām tikšanās reizēm tiekamies jau nākošajos pasākumos. Uz redzēšanos!